Tātad semināra nosaukums, kā zinat, ir pētniecības dati, datu repozitorija un datu sagatavošana publicēšanai. Un galvenais runātājs šodien būs LU Literatūras folkloras mākslas institūta pētnieks, socioloģijas doktors Jānis Daugavietis. Un es esmu Haralds Matulis un palīdzēšu nedaudz moderēt šo semināru. Un Uh, Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ka seminārs tiek organizēts sadarbībā Vēstures valsts pētījuma programmai ar Delī projektu, kas ir valsts pētījuma programma digitālo humanitāro zinātņu jomā. Vēstures valsts pētījuma programma ir sākusies no šī gada janvāra. Uh, tie, kas vēl nav saskārušies, aicinu noteikti saskarties. Ļoti interesanta programma. Un savukārt digitālo humanitāro zinātņu programma notiek, šis ir jau otrais 3 gadu cikls, un liela daļa no jums jau ir bijuši mūsu iepriekš rīkotajos semināros. Klarina un Darija, divi lielie vārdi, kas ir semināra nosaukumā, tās ir divas Eiropas līmeņa infrastruktūras, kas ir nozīmīgākās Latvijas digitālajām humanitārām zinātnēm, nu, un plašāk vispār digitālajai pētniecībai. Klarina tas ir vairāk saistīts ar valodu tehnoloģijām, un Darījā savukārt ir orientēts uz humanitārām, sociālām zinātnēm un arī uz kultūras un mākslas pētniecību. Un kad jau es esmu sācis šo pareklamēšanu, tad, ja jūs gribat uzzināt vairāk, tad noteikti iesaku ieskatīties, ja vēl neesat bijuši Digital Humanities LV mājaslapā un Facebook grupā, kur ir gan saites uz jau esošiem noderīgiem digitāliem resursiem un rīkiem. Tur ir sarunas raidierakstā ar DH jomas cilvēkiem par to, kas notiek DH jomā, kā sākt, ko darīt. Kā arī tur jau varat atrast informāciju par digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolu, kas jūlijā notiks Nacionālajā bibliotekā, un šogad centrā ir vienkāršot izsakoties šie te jaunie mākslīgā intelekta rīki un to izmantojums humanitārajā zinātnēs, un savukārt nopietnais akadēmiskais nosaukums ir mazās valodas un lielie valodu modeļi. Un vēl viena lieta, kuru būtu te jau grēks reklamēt, ir Baltijas DH fórums, kas notiek 25. un 26. aprīlī, kur mums ir jau ļoti, ļoti liels dalībnieku skaits, bet, ja jūs interesē, tad noteikti mēģiniet arī reģistrēties un pieteikties, un pirmā diena tiks rādīta arī tiešraidē. Tā, tūlīt es savu ievadu beigšu un nodošu vārdu galvenajam runātājiem Jānim Daugavietim mazliet par satiksmes noteikumiem. Mēs esam gandrīz 70 cilvēki, kas nozīmē, ka mums būs ierobežotas iespējas brīvī diskutēt kā mājā vai nodaļas sanāksmē ap galdu. Tāpēc, lai arī mums ir interakcijas elementi, mums ir ieplānots, ka pirmās 60 minūtes būs vairāk no Jāņa puses informatīvs vēstījums, un tad mēs savukārt esam stingri norezervējuši vismaz 30 minūtes jautājumu un atbildēm, kur jūs varēsiet uzdot visus savus jautājumus un atbildes, kas nozīmē, ka tagad priekšlasījuma laikā Zoom chatā tādus lielus vispārīgus jautājumus labāk nerakstiet, jo tam mēs pievērsīsimies pēc šī priekšlasījuma. Chatiņā varat rakstīt, ja nu pazūd skaņa, nevar pilnīgi vairs neko saprast, vai ekrānā parādās kāja, un man ir kaut kā jārēģē, tad jūs rakstiet, un tad mēs mēģināsim to kaut kā labot. Nu, šķiet viss, Jāni, es nododu vārdu tev. Paldies, Harald. Un mums arī palīdz šodien no institūta Elīna Gailīte. Viņa slēpjas zem LU LFMI vārda un uzvārda. Tā, es uzreiz mēģinu šārēt ekrānu un sākt. Daudz neko negaidot.
varbūt divus vārdus par sevi man vērts pateikt. Esmu sociologs pēc izglītības un vairāk vai mazāk pēc nodarbošanās esmu izglītots Latvijas universitātē, sociālo zinātņu fakultātē, bet pēdējos 6, 7, 8 gadus strādāju Latvijas Universitātes Literatūras folkloras mākslas institūtā, kur mani kolēģi gandrīz visi ir no humanitārajām un mākslas zinātnēm, tā kā aptuveni es nojaušu un zinu vismaz, ko literatūras zinātnieki, muzikologi, folkloristi dara un kā domā, varbūt arī tāpēc, jā, šodienas fokus ir, kā arī nosaukumā rakstīts, uz humanitārajām zinātnēm. Bet tāpat laikā, protams, kā mēs zinām vai nojaušam, ka humanitārās un sociālās zinātnes ir diezgan tuvu stāvošas. Tā. Semināra anotācijā es sarakstīju ļoti daudz lietas, bet tā kā ierobežots laiks, tad es galu galā kopā ar kolēģiem apspriežot šo plānu nolēmām maksimāli reducēties un īsnībā tādi divi lielāki temati paliek pētniecības dati un to publicēšana. Un sākam, es domāju, mēs reiz sākam ar tādu aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot, kāda ir tā mūsu šodienas Zoom auditorijas struktūra. Un es lūdzu atbildēt anonīmi, tas notiek, cik mums ir 6 jautājumi. Un tas vienkārši palīdzēs man un varbūt arī jums saprast, kādi cilvēki mēs šeit esam savākušies. Un tur ir tādi jautājumi, kā kādu zinātnes nozari jūs pārstāvat, kas jūs esat, students, pētniece vai kāds cits, kas ir galvenais jautājums, kas jūs interesē šī semināra kontekstā, un vēl pāris jautājumu. Tā kā es lūdzu, jā, jūs atbildēt, saklikšķināt, un tad arī mēs visi redzēsim uzreiz kopsavilkumā. Es kā moderators saku, ka man neizdodas noklikšķināt. Kādam izdodas. Tur bija kaut kāda viltība. Varbūt mēs kā moderatori neesam Ok, mazliet izskatīti. pagaidām. Viss strādā labi. Skatāmies, tad, ja, kurš izraujās pirmajā pozīcijā. Pagaidām vēsturnieki un arheologi. Kaut gan literatūra zinātne, valodniecība iet pilnīgi diezgan līdzīgi. Tā, un, ja mēs skatāmies, kas ir auditorija, tad pētnieki pamatā ir studenti. Es pieļauju, ka drīzāk doktorantūras, bet varbūt ne tikai. Tā. Tad, protams, karstais temats, ja, ir un visu aprīli būs FLPP. Viss apmēram gandrīz puse. Īsnībā jau mazāk nekā puse gatavojas vai jau ir sākusi gatavot FLPP pieteikumu, bet tāpat laikā ir zināma daļa, kas nezina, kas ir FLPP. Un, jā. Es domāju, varbūt mēs arī lēnā garā varam uzskatīt, ka ir tuvojās beigām šī neliela aptauja. Un,
mēs redzam, ka pārsvarā ir no humanitārajām mākslas zinātnēm, vēsture, arheoloģija, valodniecība. Protams, tur ir vairākas apakš nozares, dažādas no citām zinātņu nozarēm, kas nav ne humanitārās, ne sociālās, ir salīdzinoši maz. Dominē, dominē pētnieki, bet ir arī studenti un administrācijas pārstāvji. Kā mēs tiksim pie šī atvērtā jautājuma, kas ir galvenais jautājums, kas jūs interesē šī semināra kontekstā. Nu, droši vien Haralds vai Elīna vai abi kopā lēnām paskatīsies, kas tur ir sarakstīts. Un tā tad jā, diezgan nozīmīga daļa darbojas pie FLPP pieteikuma sagatavošanas. Un piektais jautājums, nu, tas vairāk tāds, lai jūs pamocītu. Es izdomāju, tad jautājot, kas ir DMP. Tas ir, nu, jā, lielākā daļa arī ir pareizi atbildējusi. Tātad Data Management Plan, akronīms no angļu valodas, bet mēs jau latviski sākam lietot. Un pēdējais jautājums arī droši vien tad ir Haraldam, Elīnai jāpaskatās. Es domāju, ar šo mēs šo aptauju beidzam. Jā. Paldies par dalību. Ejam tālāk. Tā tad, ko es vēlos pavēstīt un par ko pastāstīt šajā seminārā? Pirmkārt, tikpat labi varēju arī droši vien šo likt kā pēdējo slaidu, bet pirmkārt es teiktu, ka atvērtā zinātne un arī attiecīgas prakses, kuru, kur ietilpst arī pētniecības dati un atvērti pētniecības dati, tas ir neizbēgams, neizbēgamība. Un otrkārt es gribu pastāstīt, pateikt par to, kas ir pētniecības dati, kā tos mūsdienās mēs izprotam atvērtā zinātnes kontekstā, un ka no vienas puses tas pētniekam ir izdevīgi, bet, protams, tas nav viegli un ātri darboties ar pētniecības datiem un tos atvērt. Un treškārt, bez šaubām mēs parunāsim jau par šo redzēto akronīmu DMP, jeb DPP latviski, tātad datu pārvaldības plāni, kas ir nu, tāds kā manuālis, rokas grāmata, kas ir jādara ar pētniecības datiem atbilstoši mūsdienu atvērtā zinātnes politikai un praksei. Un arī cerams, parādīšu, pastāstīšu, kā tad tas praksē notiek vai kā tam būtu jānotiek. Ejot tālāk. Nu, līdz ar to saturs arī apmēram ir no šādiem 3 lieliem punktiem. Ievads par atvērto zinātni, otrs punkts par pētniecības datiem un trešais par šo datu pārvaldības plānu. Varbūt es nolasīšu fragmentu no šī dokumenta, ko droši vien kāds jau ir lasījis, ir tīpaši tie, kas gatavojas iesniegt FLPP. Tātad pirmais punkts - padome. Tas ir LZP, Latvijas Zinātnes padome, iesaka izveidot un uzturēt FLPP DPP specializētā DPP platformā Argos, izmantojot tajā padomes izstrādātu DPP datu kopas formu LCS FARP. Izveidotie DPP tiks publicēti platformā Zenodo, un atkarībā no īstenotā izvēles būs atklāti pieejami vai ar ierobežotu pieejamību. Otrais punkts - FLPP īstenotāji var veidot un uzturēt FLPP DPP citās DPP platformās, ja DPP izvietošana citā platformā ir atbilstīga FAIR principiem un tā tālāk. Es pieļauju, ka varbūt daļai no jums te ir vēl šādi tādi svešvārdi, bet tos laika gaitā mēģināšu paskaidrot.
Un katrā ziņā, ja mēs ejam uz FLPP, ja, tad tas ir Latvijas Zinātnes padomes fundamentāli lietišķo pētījumu programma. Tagad ir izsludināts konkurss, atkal līdz mēneša beigām mēs varam iesniegt pieteikumu. Ja, tad, acīm redzot, mums ir jāatbilst Zinātnes padomes gaidām un prasībām. Un viens no punktiem, ko Zinātnes padome ar vien vairāk liek mums pētniekiem un institūcijām darīt un domāt par to, ir pētniecības datu plāna sagatavošana un attiecīgi, kas ietver arī pētniecības datu publiskošanu, arhivēšanu, atvēršanu un tā tālāk. Daži vārdi ievadam kā politinformācija par atvērto zinātni un atvērto piekļuvi datiem to starp. Kas ir atvērtā piekļuve, atvērtā zinātne? Tā ir atvērta piekļuve zinātniskām publikācijām, bet arī pētniecības datiem. Un tie uzsvari ir joprojām šādi. Tātad publiskais finansējums, digitālā vide, publikācijas un dati. Tātad, ko nozīmē publiskais finansējums zinātnes gadījumā un tieši atvērtā zinātnes gadījumā? Tas nozīmē to, ja valsts maksā zinātniekiem, zinātnē, tad par publisko finansējumu veiktiem pētījumiem, to pētījumu datiem ir jābūt pieejamiem, atvērtiem. Un tur ir vēl viena lieta, kas tad vēl, es teiktu, arī infrastruktūra. Faktiski atvērtā piekļuve Eiropas Savienības zinātnes politikas gadījumā nozīmē to, ka atvērtai, ka arī infrastruktūrām, zinātniskajām, pētnieciskajām ir jābūt atvērtām, ar atvērtu piekļuvi. Varbūt uzreiz ir grūti iedomāties, nu, piemēram, ja mēs uzskatām kādu laboratoriju par zinātnisku infrastruktūru, kā tur to atvērto piekļuvi nodrošināt citiem pētniekiem vai pat sabiedriskajiem pētniekiem, bet varbūt vieglāk ir iedomāties šo atvērto piekļuvi infrastruktūrai, ja infrastruktūra ir digitāla, ja kāds digitāls arhīvs, repozitorijas, tad tas jau kļūst saprotamāks un arī reālāks. Tad, jā, ar šo es gribu teikt, ka atvērtā zinātne, atvērtā piekļuve neaprobežojas tikai ar atvērtas piekļuves nodrošināšanu zinātniskiem rakstiem, piemēram, ja, grāmatām, un pat arī ne tikai pētniecības datiem, bet pat arī digitālajām jau noteikti infrastruktūrām. Par digitālajām infrastruktūrām, protams, mēs neko daudz nerunāsim šodien. Īstenībā šī Eiropas zinātnes politika ir diezgan jauna un nesena. Var teikt, ka 9. gadā tā nopietni Eiropas komisija par šo sāka runāt, bet tā kārtīgi praksē tikai kādus 8 gadus tiek ieviesti pamazām šie principi. Un pēdējos gados, jā, arvien vairāk, protams, tas fokus ir uz ne tikai uz publikācijām, bet arī uz pētniecības datiem, ko Eiropas komisija, Eiropas Savienība attiecīgi arī šīs lielās institūcijas finansētie zinātniskie projekti, tiem ir jāīsteno attiecīgās prasības. Un jā, te ir kādas 4 ambīcijas Eiropas Savienības, un bez atvērtiem datiem, un vēl šā un tā arī, kā pēdējo esmu iezīmējis sabiedrisko zinātni, kas arī arvien aktuālāk lieta paliek, un par to arī šodien daudz nerunāsim. Bet līdzīgā veidā arī Latvijas Republikas atvērtā zinātnes politika iet. Mēs esam 3 pīlārus izveidojuši.
atvērtā piekļuva, FAIR pētniecības dati, tātad pie šī akronīma FAIR, kas jau ir gadījies vismaz dažas reizes vēlāk, pieskarsimies un jā, sabiedriskā zinātne. Tā kā pētniecības dati, ja, kas ir mūsu šodienas pamattemats, tas ir viens no pīlāriem lielajiem arī Latvijas Republikas atvērtās zinātnes politikā. Es domāju, joprojām šis ir viens no tādiem pamatdokumentiem, kas runā par Latvijas atvērto zinātni. Un viena no lietām, kas arī šeit ir rakstīta šajā dokumentā, ka tātad Latvijas Republikas zinātniskajām institūcijām ir jāveido drošus, fair principiem un protokolam atbilstošus pētniecības datu repozitorijas. Tātad mūsu pētniecības institūcijām, ja, zinātniskajām institūcijām ir jāveido pētniecības datu repozitoriju. Uzreiz jūs varat pajautāt sev un padomāt, vai jūsu institūcija ir izveidojusi specifisku pētniecības datu repozitoriju. Un tad ir arī izveidots īpaša institūcija, konsorcijas, kuras uzdevums ir izveidot vispārējo pētniecības datu repozitoriju tīklu, Dataverse LV. Tātad, un jā, šai institūcijai diezgan grūti iet, tā kā varbūt atbildot, kā ir ar tiem pētniecības datu repozitorijiem Latvijā šobrīd, es teiktu, ļoti švaki. Vairāk par 3 puslīdz nopietniem pētniecības datu repozitorijiem nav. Bet tam vēlāk pieskarsimies. Tad atkal vēl turpinājumā kāds izvilkums no šī paša dokumenta, un arī ir vairāk tādā vēlējuma formā rakstīts šis tas par pētniecības datu infrastruktūru, arī par atvērtās zinātnes kultūras attīstību. Tas arī tāds atsevišķs jēdziens, atvērtā zinātnes kultūra, kas nozīmē to, ka mums, gan pētniekiem, gan arī administrāciju un zinātnes pārvaldītājiem ir jāpieņem šī atvērtā zinātnes ideoloģija un jāveido šī un jāsekmē šī atvērtā zinātnes kultūras izplatība un attīstība. Kur droši vien viens no tiem galvenajiem pamatprincipiem ir, ka mēs dalāmies ar saviem pētniecības datiem, ar savām publikācijām, zināšanām. Jo tālāk, tātad, jā, kopsavilkot par atvērtās zinātnes politiku Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā, kā jau es vienā no pirmajiem slaidiem teicu, tā ir neizbēgama. Un otrkārt, arvien vairāk tā tiek arī regulēta un atbalstīta arī Latvijā, bet es teiktu, nepietiekami. Un droši vien daudz no jums no savas prakses arī to zina. Kas ir pētniecības dati? Nākamais lielais temats, un es uzreiz jūs atkal aicinu iesaistīties. Tātad šeit esmu sagatavojis vienu Google izklāju lapu, kurā katrs jūs varat ieiet iekšā, un es to aicinu. Adrese tad būtu tāda https uz slīpsvītra pētn svītra apakšā dati. Īstenībā es mēģināšu, nevis mēģināšu, bet iekopēšu čatā, un šajā Google spreadsheetā tad es jūs lūgtu atbildēt uz šo jautājumu, kādi ir tie pētniecības dati, ar kuriem strādājat jūs. Tā es čatā iekopēju saiti uz šo Google izklāju lapu, un tad es arī pats uzreiz mēģinu ieiet iekšā, un mēs visi domājams redzēsim. Un arī to, jā, lūk, jau viens kolēģis ir ierakstījis, kādus pētniecības datus viņš vai viņa izmanto. Un es aicinu, jā, rakstīt
muzeja krājuma vien, jā. Jā, ne, vari vēlreiz. Šķiet, ka čatā tas neiekopējās. Es varbūt, jā, atvainojiet. Es biju privāti jau sācis čatot ar vienu otru savu kolēģi un paziņu. Tagad es iekopēju priekš visiem. Atvainojiet. Jā, tā tad ierakstiet tas pētniecības datu veids, ar kādu jūs strādājat, pie viena arī kādu disciplīnu vai apakšnozaru pārstāvat, un, ja ir kāds komentārs, protams, arī droši rakstiet. Pārāk daudz mēs neesam cilvēku, es ceru, ka haosā te viss neaizies, bet mhm. Haralda, cik tālu es esmu novirzījies no mūsu ideālā grafika? Neizbēgami. Es labāk nesaukšu skaitļus. Jā, par šo te Google lapu viņi nebūs jānodod. Mēs vairāk gribam redzēt, kādiem datiem jūs strādājat. Un droši vien tad Jānis padiskutēs arī mazliet, ko rezultāti rāda. Nu, jā, es domāju, mēs lēnā garā varam tagad jā, skatīties un mēģināt kādu kopsavilkumu izdomāt vai kādas sakarības. Un ko mēs redzam? Intervijas, protams. Es pat redzu, kāds filozofs ir ierakstījis kvalitatīvas intervijas. Ja, tad pat filozofi to var darīt. Es nerunāju par citu disciplīnu pārstāvjiem. Jo man vienmēr ir bijušas šaubas, ka varbūt filozofija iespējams ir tā zinātnes disciplīna, kura var iztikt bez pētniecības datiem. Nu, dažos gadījumos vismaz. Bet no acīm redzot, nevienmēr. Un bibliogrāfija, jā, klasika. Klasika ir tīpaši humanitārajā zinātnēs. Korpusi kaut kādi, ja, tekstu vai mūzikas, vai tikpat labi preses izdevumu kaut kādu tekstu korpusi. Mākslas darbi, tieši tā, mākslas darbi kā pētniecības dati. Ļoti labs pētniecības datu veids, vērtīgs un droši vien nav nemaz tik viegls. Rokraksti, arhīvu materiāli, piemēram, kartes, arī specifisks pētniecības datu veids, tulkojumi, video ieraksti, bez šaubām, ja, video ieraksti, nu, piemēram, ja par intervijām runājam, intervijas ļoti dažādos veidos mēs varam iegūt, runājot ar cilvēkiem, transkribējot, ierakstot audio, video, bez šaubām, plakāti, katalogi, statistikas dati, aptaujas, jā, nu, ar klasika sociālajā zinātnēs, bet ne tikai, jā, kartotēkas, notis. Tā kā izskatās, ka nu, mēs, protams, es nevaru teikt, ka visi, bet diezgan ar dažādiem pētniecības datiem mēs
strādājam. Tā kā visdrīzāk šis temats pētniecības dati, pētniecības datu atvēršana, arhivēšana attiecās uz lielu daļu no mums. Te ir no kāda iepriekšējā semināra, kuras līdzīgu tematu esmu stāstījis, arī studentu apmeklētāji rakstīja, un droši vien jau viņi to paši ir minējuši. Vēstules, dienas grāmatas, personīgie dokumenti, kaut kādas fotogrāfijas, plāni, zīmējumi, schēmas, ieraksti. Tā kā pētniecības dati ir daudz, dažādi, un es domāju, arī šeit nav vērts iedziļināties kaut kādā klasifikācijā. Bet, ja mēs tā vispārīgi mēģinām saprast, kas ir pētniecības dati, tad varbūt šī ir tā vieglākā definīcija, ko mums Eiropas padome ir devusi jau pirms laika. Tātad pētniecības dati ir digitāli dokumenti, kas nav zinātniskas publikācijas. Un, protams, katrā gadījumā droši vien katrs pētnieks mēģina saprast, kas ir pētniecības dati, kas nav, jo, ja mēs visas zināšanas, visus datus mēģinam no tiem izņemt ārā zinātniskās publikācijas, tad vai vispārējais ir pētniecības dati? Nu, to droši vien tad mēs katrs izšķiram, bet visdrīzāk tad tu varētu arī šo definīciju tālāk lasīt, ka tie ir tātad pirmkārt, kas nav zinātniskas publikācijas, tie ir pētniecības dati, bet arī otrkārt, tie ir dati, ko mēs vācam vai sagatavojam zinātniskās pētniecības darbību gaitā. Tie ir pētniecības dati. Un tad vēl te ir šādi tādi citāti izkopēti, kāpēc un tie ir vajadzīgi, ko tie nozīmē. Un jā, te apakšā es esmu ielicis tādu jautājumu, salīdzinoši retoriski, bet varbūt arī ne, vai ir iespējams pētījums bez datiem, bez pētniecības. Pirms laika es jau minēju, ka varbūt filozofijā tas ir iespējams, bet citās zinātnēs, citās disciplīnās, domāju, diezgan apšaubāmi būtu tā. Jā, te ir pāris principi nosaukti. Nu, pirmkārt, pētniecības dati, ne tikai zinātniskās publikācijas, bet arī pētniecības dati ir jāpadara atvērti. Un tie, kas ar to ir strādājuši vai par to domājuši, aizdomājušies, mēs reiz iedomājamies, ka ne visus datus var atvērt. Piemēram, personas datu aizsardzības regulas dēļ. Bet tas tāds vispārīgāks princips tiek šādā veidā definēts, ka datiem ir jābūt tik atvērtiem, cik iespējams, tik slēgtiem, cik vajadzīgs. Kas, protams, katrā gadījumā tad ir jāizvērtē. Bet tajā intencei, tendencei un ideālam ir jābūt tādam, ka mūsu pētniecības dati ir atvērti. Un arī, ko Eiropas Savienība saka, ka datiem ir jābūt atvērtiem un šiem datiem ir jābūt pieejamiem visiem, vienalga, vai tas ir publisks, privāts uzņēmums, iesācējs vai megakorporācija vai sabiedriskais zinātnieks. Datiem vienkārši ir jābūt atvērtiem pētniecības datiem, cik tas iespējams. Kāpēc šī politika ir radusies? Es jau minēju šo argumentu par to, ja valsts maksā par mūsu pētījumiem, tad ne tikai pētījumu publikācijām, rakstiem, grāmatām ir jābūt publicētām un atvērtām un pieejamām, bet arī pētniecības datiem, lai
citi zinātnieki, citi interesanti varētu šos sagatavotos, ja mūsu apstrādātos pētniecības datus izmantot, atkal izmantot. Tas viens arguments, cits arguments ir, ja mēs skatāmies no tādas filozofijas nozares kā epistemoloģija puses, tad tur tas galvenais jautājums ir par zināšanu drošticamību un arī par metodēm, kā zināšanas, kuras mēs ražojam, ir ticamas un kā tās padarīt vērtīgākas un ticamākas. Un tas viens ceļš ir tāds, ka mēs to darām tostarp ar pētniecības datu publicēšanu. Un, tas nozīmē, ka kāds cits pētnieks vai interesants paņem mūsu pētījumu, viņš izlasa atskaiti pētījuma vai publicētu rakstu vai grāmatu, bet viņam varbūt rodas šaubas vai jautājumi, vai arī tie recenzenti vēl recenzēšanas procesā viņi prasa, lūdzu, kur ir dati, uz kuru pamatu tu esi veicis šo pētījumu. Mēs gribam paskatīties uz datiem, mēs gribam paskatīties uz metodoloģiju, mēs varbūt gribam kaut ko pārreikināt, mēs gribam pārklausīties, varbūt intervijas un saprast, cik tie tavi secinājumi, kas ir rakstā, grāmatā vai kur ir ticami. Un tas ir vēl viens arguments, kāpēc arvien biežāk prasa publicēt datus arī, piemēram, iesniedzot rakstu žurnālā. Bieži vien, it īpaši eksaktajās, arī sociālajās zinātnēs prasu, ir obligāti uzreiz arī jābūt deponētiem pētniecības datiem, vai vismaz ir datiem jābūt pieejamiem recenzentiem. Tā. Tagad pārējiem jau ar vien pie varbūt praktiskākas lietas, pie DMP, jeb datu pārvaldības plāniem un datu publicēšanas, deponēšanas. Kas ir šis data management plan? Nu, apmēram, pat ja mēs ar to neesam nodarbojušies, mēs varam iedomāties, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka mums ir sākot pētījumu, ja jau sākot pētījumu, ir jāsaprot, kas būs mūsu pētniecības dati, kā mēs ar tiem darbosimies, apstrādāsim. Un galu galā, ja, kurā vietā mēs šos pētniecības datus un kādā veidā deponēsim, arhivēsim. Un tātad šajā plānā tas viss ir jāuzraksta. Un kā sākumā es minēju, Latvijas Zinātnes padomes fundamentālu lietišķo pētījumu programmā šis DPP tiek prasīts arvien stingrāk. Jāatzīstās, es neesmu jaunā uzsaukuma FLPP nolikumu lasījis un nezinu, vai šis DPP ir jāstrādā uzreiz visiem projektiem, kas tiek iesniegti, vai tas būs tā kā iepriekšējā reizē, ka DPP tiek prasīts tikai no tiem projektiem, kas ir apstiprināti. Bet agrāk vai vēlāk, jebkurā gadījumā, es domāju, tas tiks prasīts visiem uzreiz iesniedzot projektus, pat ja tas nav vēl noteikts. Bet to mēs laika gaitā precizēsim. Kam būtu jābūt strādājot ar pētniecības datiem? Protams, pirmkārt pašiem datiem, bet kā mēs varam pieņemt, tad vairumā gadījumu mēs pētnieki gandrīz vienmēr strādājam ar kaut kādiem pētniecības datiem. Tātad pētniecības dati mums ir. Un te vēl dažas lietas, bet varbūt es uzsvēršu 4. punktu metadati, kas ir ļoti svarīga lieta strādājot ar datiem un it īpaši jau arhivējot, deponējot. Tātad metadati, sauksim vienkāršākā veidā, ka tie ir dati par datiem. Un es teiktu, ka metadati iekļauj arī metodoloģiju, metodoloģisku aprakstu, kurā mēs aprakstam vairāk vai mazāk standartizētā veidā, kādā veidā mēs datus esam ieguvuši, apstrādājuši, jo
Nu, iedomājieties, kas notiek, nu, ņemsim kādu aptaujas datu failu vai kaut kādu statistikas datu failu vai kaut kādu karšu korpusu vai interviju. Mēs ierhivējam, nodeponējam, un tas ir pieejams kādiem citiem cilvēkiem, bet ja tur nav aprakstīts ar metadatiem, šie dati, ja, kā mēs esam ieguvuši, kā mēs esam apstrādājuši, kas ir tie cilvēki, no kuriem ir iegūti šie dati vai avoti, ja, tad šo datu vērtība ir daudz, daudz, daudz mazāka. Protams, labi, ka ir dati, bet ja viņi nav aprakstīti ar metadatiem, ar bagātiem metadatiem, kas ir tas ideāls, un ja vēl nav metodoloģija, klāt, ja, šim šo datu aprakstam, tad dati ir daudz, daudz nevērtīgāki un varbūt pat bieži vien neizmantojami, jo ko mēs zinām, kas tie par datiem ir, kā viņi radušies, par ko tie liecina. Tā kā metadati ir ļoti svarīga lieta. Fair, tātad šis akronīms, jau, kas jau vairākas reizes ir parādījies, droši vien vairums jau ir apmēram iemācījies, vai nu jau ko tas nozīmē, tas specifiski attiecās uz pētniecības datiem. Tātad tie ir formulēti, protams, vienkāršotā veidā, bet nu, tomēr tā, ka mēs diezgan labi varam atcerēties vismaz akronīmu, datu tādi principi un pamatā šis ir orientēts vairāk uz digitālajām infrastruktūrām, pētniecības datu repozitoriem un arhīviem, bet mēs varam arī tādā mikro līmenī skatīties, ņemot konkrētu datu kopu vai korpusu. Un tad tie ir 4 principi, ja šeit definēti. Tātad findable, atrodami, accessible, pieejami, piekļūstami, interoperable, sadarbspējīgi, savietojami, reusable, atkārtot izmantojami, atkal izmantojami. Bez šaubām, ja šie četri principi tiek sadalīti vēl smalkāk, un tie ir kādi 12 indikātori tipiski, kas arī ir faktiski izmērāmi vai noskaidrojami. It īpaši mēs runājam par kaut kādiem digitāliem pētniecības datu arhīviem. Un uz ko šis princips pirmkārt ir orientēts uz to, ka mēs dzīvojam digitālā pasaulē, ka arhīvi ir digitāli, ka pirmkārt, ja mēs skatāmies uz F, tad šiem datiem, kas ir deponēti tajā arhīvā, tiem ir jābūt atrodamiem. Protams, ne tikai mēs kā cilvēks ierakstot meklējumu logā atradīsim tos datus, bet arī, ka tos datus atradīs roboti, kaut kādas meklēšanas ierīces, Google vai citi indeksētāji, ka datiem ir jābūt pieejamiem, ja? Jābūt pieejamiem dažādos veidos, ne tikai atkal, ka mēs kā cilvēks atrodam un piekļūstam un varam lejupielādēt, piemēram, vai redzēt vismaz, bet ka to spēj arī dators, roboti un tam līdzīgi. Tā kā, jā, un tas, ko mums kā pētniekiem, kā vienkāršiem pētniekiem vai studentiem nozīmē šis akronīms, tas ir tāds kā savā ziņā kā tāds drošības garants. Ja mēs redzam, ka kāds arhīvs, digitālā infrastruktūra apgalvo, ka viņi atbilst FAIR principiem, un mēs uzticamies, tad mēs saprotam, ka šis konkrētais arhīvs, repozitorijs ir lietojams, ka tam var uzticēties. Un savukārt, nu jā, kā institūcija pārstāvjiem droši vien tad mums ir jātiecās, lai mūsu digitālā infrastruktūra atbilstu tam. Tā, es tikmēr atļaujos uzmest ati čatam, tātad LZP prasa DPP tikai apstiprinātiem projektiem arī šī gada konkursā. Tātad, jā, tas mazliet tad ir vieglāk. Bet
Es pieļauju, ka varbūt nākamgad vai citu gadu arī FLPP prasīs sagatavot DPP datu pārvaldības plānu arī visiem projektiem, kas tiek iesniegti. Tā, datu anonimizēšana, par šo es arī daudz nerunāšu, bet mēs atceramies šo principu par to, ka dati ir jāpadara maksimāli atvērti, tik cik iespējams. Un es minēju šo personas datu aizsardzības regulu, bet kas nav vienīgā, protams, jo mēs paņemam vienkāršāko, varbūt vienu no tipiskākajiem pētniecības datu veidiem - interviju. Ierakstītu, nofilmētu vienalga. Pat ja mēs neredzam cilvēku seju vai mēs neparādām, bet cilvēks intervijā visdrīzāk min citas personas, kaut kādus notikumus, intīmus, mazāk intīmus, un mēs reiz mēģinām saprast, kā šādus pētniecības datus var padarīt atvērtus. Jo regula, personas datu aizsardzības regula droši vien ir augstāka instance par atvērtā zinātnes politiku un ideoloģiju. Un viens veids, kā ar to mēģināt tikt galā, ir anonimizēt datus. Tā tad tie būtu tad personas dati, kas pārveidot tā, ka tieši atsauce uz datu subjektiem ir izslēgta vai tam līdzīgi. Vai tas ir iespējams? Uzreiz mēs sākam domāt, vai var anonimizēt interviju, piemēram, interviju, kas ir 2 stundas, vai dzīves stāsts, kas ir 5 stundas vai 60 stundas garš ieraksts. Baidos, ka varbūt tehniski var, bet kas notiks, ja mēs tur izņemsim cilvēku vārdus, uzvārdus, kaut kādus notikumus, tad tā intervija tāda ļoti dīvaina izskatīsies un īsti nebūs izmantojama. Un kāds tad mums ir risinājums? Jā, ko darīt, ja anonimizētiem datiem nav jēgas vai anonimizēšana nav iespējama, bet dati ir jāpublicē. Ko tad darīt? Ja, jo mums prasa naudas devēji, ka pētniecības dati ir jāarhivē un jādeponē un pat jāpublisko. Minimālā prasība būtu tāda, ka metadatiem, vismaz metadatiem, ir jābūt atvērtiem un pieejamiem, protams. Bet, ja mēs runājam tagad jau specifiski jau par praksi, par pētniecības datu deponēšanu arhīvos, jeb datu repozitorijos, tad faktiski atbildot arī uz šo jautājumu, kas iekrāsots zaļajā, bet ne tikai ir izstrādāti vairāki piekļuvas līmeņi datu repozitorijos, kurus mēs varam izmantot, deponējot datus. Pirmkārt, tas ideāls, ka dati ir atvērti, ja? Uzreiz bez nekādiem jautājumiem. Tas ir tas viens līmenis. Nākamais, mēs varam uzlikt embargo. Un tipiski tas ir, ka mēs sakam, ka jā, dati būs pieejami, bet pēc mēneša, gada vai 40 vai 50. Ja? Embargo. Tad zemāks līmenis nosacīti, ja mēs skatāmies no ideāla atvērtie dati, ir ierobežota piekļuve datiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs cilvēki no malas, citi pētnieki vai interesanti atrodam, ka ir tādi dati. Ja mēs metadatus redzam, dati ir aprakstīti, metodoloģija ir aprakstīta, bet pašiem datiem mēs netiekam klāt, bet tur ir kaut kur rakstīts, ka ir tādi nosacījumi, un ja mēs izpildām vai atbilstam šiem nosacījumiem, tad mēs tiekam klāt datiem, un kas ir tipiskākie gadījumi. Tipiskākie gadījumi, protams, zinātnes vārdā, ja, paliksim pie zinātnes. Ja mēs sakam, mēs esam zinātnieks, mums šie dati ir nepieciešami mūsu izpētēji, pētniecībai, un mēs, protams, apsolamies
īstenot tās procedūras, kas nepieciešamas. Mēs, protams, parakstam kā papīru digitāli vai jā, uz papīra tiešām, ka mēs apņemamies neizpaust personas datus, ko mēs tur ieraudzīsim un tam līdzīgi. Nākamais līmenis ir slēgta pieeja, ka mēs datus atrodam, bet netiekam klāt nekādā veidā. Un droši vien tāds pavisam jau slēpts līmenis ir tāds, ka mēs pat datus neatrodam un neredzam datus. Kaut kur viņi ir, bet mēs no malas netiekam klāt. Nu, droši vien ir arī tādi gadījumi un izņēmumi, ka tas ir jādara. Bet tipiskā lieta, ja mēs skatāmies uz zinātnes praksi, tad šie ir pirmie trīs varianti. Datus mēs publicējam atvērtus uzreiz vai uzliekam kādu embargo. Nu, man liekas, embargo tipiskāks drīzāk ir tādās medicīnā vai tādās zinātņu disciplīnās, kas saistītas ar biznesiem, varbūt jā, humanitārajā, sociālajā zinātnēs embargo diezgan reti tiek uzlikts, bet jā, otra ir ļoti tipiskais veids, kā mēs ņemam vērā personas datu aizsardzības prasības un tam līdzīgas ir, mēs uzliekam ierobežotu piekļuvi datiem saviem, ko mēs esam deponējuši, bet tad mēs uzrakstam un paskaidrojam, kas ir tie nosacījumi, lai šiem datiem spētu, varētu tikt klāt cilvēki, citi pētnieki vai no kādām citām nozarēm. Un, protams, lai tas būtu iespējams, tad šim digitālajam arhīvam, datu repozitorijam ir jābūt attiecīgi uzbūvētam, lai būtu šādas iespējas. Tā. Jā, es izmantošu iespēju iesprāgties. Ja mēs būtu ideālajā pasaulē, tev būtu vēl 4 minūtes. Mhm. Jā, paldies. Tā, kā izvēlēties repozitoriju datu deponēšanai, es teiktu, mums ir jāskatās savas zinātniskās institūcijas repozitorijas. Ja nav, tad mēs skatāmies uz attiecīgās nozares kādas valsts, citas valsts vai konsorcija repozitorijos. Un gal galā nu, tāds pavisam nabaga variants ir Zenodo pētniecības datu repozitorijas, ko ir uztaisījusi Eiropas Savienība. Un tur var publicēt, arhivēt, deponēt ne tikai pētniecības datus, bet arī tikpat labi zinātniskas publikācijas. Tā, jā, ir tāda datu repozitorija direktorija izveidota re3data.org, kur var pastīties un atrast visus nopietnos pētniecības datu repozitorijas pasaulē un mēģināt izvēlēties savu. Jā, mēs redzam, ka Latvija ir iekrāsota ar 3 repozitorijiem. Latvijā ir 3 pētniecības datu repozitoriji. Tā. Tā, šis ir pēdējais punkts vai pēdējā sadaļa. Ko mēs darām, Haraldā? Es domāju, ka šī sadaļa ir ārkārtīgi interesanta un būtu vērtīga, bet man šķiet, ka ja tas ir vismaz 10 vairāk minūtes, varbūt mums nav vērts ļoti detalizēti iet tajā iekšā, bet varbūt, ja tu vari iziet cauri dažās minūtēs, un tad tiešām dosim iespēju cilvēkiem uzdot jautājumu. Man šķiet, ka izstāsta, ka būs jātaisa vēl viens specifiskāks seminārs, iespējams, tieši par šo te kādu piemēru case study. Man arī liekas tik interesanti, bet mazliet varbūt abstrakti pagaidām. Tā kā, jā. Jā, labi. Atvainojiet par izplūšanu, bet droši vien daudz no jums zina, ka ar gadiem ir kaut kāds posms, ka tur vien vairāk un garāk izsakies, un pēc tam mēģini mācīties lakoniskāk. Es vēl neesmu acīm redzot tajā fāzē, kad es spēju ar vien lakoniskāk izteikties. Bet īsi es mēģināšu, jā, maksimāli īsi pastāstīt dažus vārdus par savu pieredzi
pētniecības datu pārvaldībā, deponēšanā, arhivēšanā un tieši ņemot vienu FLPP projektu, kas norisinājās jau pirms gadiem, 7, ja sanāk 6, un Dācis Bulas vadībā pārsvarā no humanitārajām zinātnēm mēs bijām pētnieku grupa, bet ne tikai. Tātad bija pāris sociologi un bija pat no eksaktējām zinātnēm viena kolēģe. Un smukas bildītas, jo mēs pētījām 5 Rīgas apkaimes, kas atrodas pie ostas, attiecīgi pie Daugavas un arī Līča. Un kādas metodas izmantojam, kādus datus saražojam. Mēs izmantojam gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodas, un kvalitatīvo metožu dati mums bija šādi. Intervijas, interviju atšifrējumi, novērojumi piezīmes, fotogrāfijas, personīgi dokumenti un kaut kas vēl metodoloģiski apraksti, kas mums bija no kvantitatīvo metožu datu puses aptauja. Mēs veicām aptauju, internetu aptauju, attiecīgi tur dati, metodoloģija. Statistiku arī mēs diezgan pētījām un vācām fotogrāfijas, arī izteikti kā kvantitatīvs datu avots. Mēs veicām fotografiju kvantitīvu analīzi, bibliogrāfiju. Nu, tur var domāt, vai tas ir kvalitatīvs vai kvantitatīvs, bet te nav visi dati minēti, bet diezgan daudz, ko mēs 3 gadu laikā, darbojoties FLPP projektā, vācām, ražojām, apstrādājām un tā. Un kaut kas vēl. Kādus pētnieciskos datus arhivējām un deponējām. Un, pirmkārt, es jautāju, vai kāds mums to prasīja. Tolaik nē. Tolaik tas netika prasīts, bet nu, mēs paši bijām sev solījušies un arī jau projekta pieteikumā to bijām ierakstījuši, ka mēs darbosimies ar pētniecības datu arhivēšanu un deponēšanu, un to mēs arī darījām. Un kaut kādā veidā mēs domājam, esam arhivējuši visus datus, bet tātad, kur mēs to darījām? Pirmkārt, intervijas atšifrējumus, metadatus, arī audio mēs deponējām savu institūta digitālajā arhīvā Garamantas LV. Tātad, nu, mēs esam varbūt viens no retajiem institūcijām, kuriem ir savs digitālais arhīvs. Un tātad daļu datus mēs Garamantās LV deponējām. Bibliogrāfiju mēs deponējām tādā atvērtā kodā bibliogrāfijas un citēšanas menedžerā programmā ar nosaukumu Zotero, kas ir arī var uzlikt, ka ir pieejams jebkuram, pieejama šī bibliogrāfija jebkuram internetā, un arī, tā katrā ziņā Zotero es iesaku, ja mēs runājam par bibliogrāfijām un citēšanu un bibliogrāfiskās datubāzes veidošanu. Zotero mēs deponējām. Tad, ja mēs skatāmies uz visādiem datiem, tad tos mēs deponējām šajā minētajā Eiropas Savienības pētniecības datu un publikāciju repozitorijā Zenodo. Fotogrāfijas, kaut kādas prezentācijas, aptaujas datu failus un visu, ko mēs publicējām Zenodo 30 vienības. Kaut kas, protams, joprojām palika arī mūsu personīgos Google diskos, datoros, tālruņos, ārējos diskos un nezinu, kur īstenībā es teiktu vismaz pāris 100 gigabaitu ar visu, kas palika ārpus Zenodo un Garamantām LV, kas, protams, īsti nav pieļaujams un ir liels risks, ka agrāk vai vēlāk tas pazudīs. Tā, nu jā, šis jau secinājums vai kopsavilkums. Tā tad
Tas bez šaubām ir liels darbs, darboties ar pētniecības datu sakārtošanu, tīrīšanu, deponēšanu, aprakstīšanu ar metadatiem, un tam ir jāplāno laiks, darba spēks un izmaksas noteikti. Otrais punkts, nu, bez šaubām ir jābūt zināmai izpratnei un kvalifikācijai, lai spētu darboties ar pētniecības datu arhivēšanu, saglabāšanu atbilstīgi attiecīgajām atvērtās zinātnes prasībām. Trešais, nu, mēs varam jautāt, jā, vai mūsu institūcija arhīvu krātuves atbilst FAIR principam. Jo mēs, jā, kaut kādi arhīvi varbūt ir mūsu institūcijās bet jā, vai ir jēga tajos glabāt, ja tie neatbilst FAIR principam. Varbūt nevienmēr. Ceturtais, ko darīt, ja institūcijai nav attiecīgās digitālās infrastruktūras. Tas jau vairāk jautājums jā, par personas datu aizsardzību. Vai ir pieļaujams, ka mēs kaut kādus personas datus glabājam savos Google diskos vai kur? Nu, es domāju, juristi un ombudi droši vien būtu šokā, ko mēs iespējams glabājam un vācam. Jā, piektais, kas notiks ar tiem datiem, kas paliek mūsu personīgajos datoros un mākoņos, ja viņi nav pienācīgi arhivēti. Un, jā, pavisam, es domāju, pēdējais slaids, kas droši vien arī atkārtojas, ko es varētu rezumēt un rekomendēt. Nu, pirmkārt, sāciet domāt par pētniecības datiem un datu pārvaldības plānu uzreiz. Sākot kādu projektu, vēl jau vairāk rakstot projektu pieteikumu, un otrkārt arī, kā es jau pirms brīža tikko teicu, atvēlēt šim uzdevumam budžetā pietiekami naudu un laiku, jo tas ir salīdzinoši darbietilpīgs process, un tam ir jāparedz gan nauda, gan laiks, un, protams, arī attiecīgi cilvēki resursi. Tā beigās ir kaut kādas vārnīcas savoti, un jā, bet paldies par uzmanību, atvainojiet par ievilkšanu, un Paldies, Jāni, vēl, tev. Jā, es biju domājis, tad, kad teicu abstrakts tieši to, ka, manuprāt, ļoti tāds labs pārskats par sarežģītu tēmu. Un es arī piekrīstu komentāros, kas teica, lūdzu, nesīsniet praktisko daļu, jo man liekas, tas piemērs, ko tu beigās pieliki, bija ļoti ilustratīvs. Un es arī pavisam nopietni domāju, ka, ja auditorijai ir vajadzība, varbūt mums ir tiešām jātaisa atsevišķs seminārs, kur ļoti detalizēti iet cauri vienam vai kaut kādiem vairākiem tipiskiem humanitāro sociālo nozaru projektiem. Un tad ar šo es arī sāku jautājumu un atbilžu sesiju, lai mums būtu kaut kāda kārtība. Es aicinu jums jautājumu noformulēt rakstiski, ierakstīt chatiņā, un tad es redzēšu, kāda ir tā secība, un tad es došu jums vārdu, un tad jūs to pašu nolasiet un sākas diskusija. Tas mums dos iespēju, ka tie jautājumi pēc tam arī saglabājas pārdomājumā formā. Nu, tādiem jautājumiem, jā, es varbūt vēl tīri tehniskās lietas. Tad mums būs semināru video, un Jāni, es saprotu, ka mēs varēsim padalīties arī ar prezentāciju. Jā, tā kā, un es iedomājos, iespējams, arī tā datu anketā, kur ir par tiem datu tipiem. Tas man liekas interesants dokuments. Nu, viņš tāds piezīmju forma, bet man pašam rosinoši varbūt to arī mēs varam padalīties. Labi, tātad, ja jums ir jautājums, rakstiet chatiņā, un es mēģināšu mazliet moderēt to straumi. Es pieņemu, ka jautājumi varētu būt daudz un dažādi. Pirmais, ko es redzu, Ulda Neiburga jautājums. Ja es neesmu kaut ko palaidis garām. Uldi, vai tu vēlies vai nolasīt? arī es varu nolasīt un Nu jā, varbūt Jāni, mēģināt tu. atbildēt. Tātad Uldis Neiburgs, šī VPP projekta vadītājs, vēstures projekta ar garo nosaukumu.
Tā, Uldis jautā, vai nav jānodala pētniecības dati, kas jau pieejami arhīvos, bibliotekās, muzejos un tam līdzīgi, un tie, kas top šobrīd pētniecības laikā. Uh, mm, Nu, es teiktu, ka pētniecības dati drīzāk tad ir jau tie, kurus mēs kā pētnieki izmantojam, strādājot, jo dati ir visur un daudz kur reģistros, laulību reģistrā vai alimentu nemaksātāju reģistrā un visādi dati ir un statistikas dati un tā tālāk, bet pētniecības datiem tā specifika būtu tāda, ka tie ir tie dati, kurus mēs izmantojam specifiski savā pētījumā konkrētajā, kurus mēs, piemēram, no arhīva savācam, ja? Jo no arhīva vai no muzejiem mēs jau visus datus nesavācam. Mēs parasti savācam kaut kādu konkrētu kopu, kaut kādu korpusu vai korpusu, un ar tiem strādājam, un savācot, jau atlasot, jau mēs izveidojam kaut kādus pētniecības datus, un tad vēl tālāk mēs kaut ko apstrādājam, pārkvalificējam, un tādā veidā viņi pārtop no vienkāršiem muzeju datiem vai no kaut kādiem statistikas datiem jau par pētniecības datiem. Tā kā es teiktu, tādā veidā laikam jādomā par pētniecības datiem. Kas mums... Tā, Laura Švītiņa jautā, vai visu nevarēja likt Garmantās LV, kādēļ vajadzēja izmantot Zenodo. Zenodo ir tāds arhīvs, kas atbilst visām atvērtās zinātnes prasībām un vajadzībām, FAIR principi un tā tālāk, kamēr Garamantas LV, kas ir mūsu institūta digitālais arhīvs, kas ir veidots jau pirms 11 gadiem, ja, kad vēl nebija šī atvērtā zinātnes politika tik skaidra un nebija tik skaidras prasības, mūsu arhīvs ir veidots savādāk. Un jāatzīst, ka tas viņš arī nav veidots gluži kā pētniecības datu arhīvs. Tas ir mazliet cits žanrs, līdz ar ko šis mūsu arhīvs Garmants LV neatbilst striktajām Eiropas Savienības prasībām par atvērtās zinātnes un pētniecības datu publicēšanu. Tāpēc mēs tur nepublicējām daudzus datus un, piemēram, arī aptaujas datus. Tas īsti arī neatbilst mūsu arhīva profilam, jo tas oriģināli ir Latviešu folkloras krātuves datu arhīvs, ja, Garmantas LV, un vai tur likt socioloģisks aptaujas datus, droši vien nē. Tā kā, jā, divi tādi pamatiemesli, pēc visus datus mēs nelikām Garmantās LV. Jā, es skatos, mēs esam palaiduši garām vēl vienu jautājumu. Es nolasīšu Jānis Tomševskis jautāju, ar ko pētniecības dati atšķiras no vēstures avota? Tad sanāk, ka tie ir avoti tikai digitālā veidā. Tā kā es neesmu vēsturnieks un es nezinu to specifisku saturu jēdzienam avots, vēsturiskais avots, bet es atkal iedomājos tādā veidā, es jau līdzīgā veidā varbūt mēģināju uz Ulda Neburga jautājumu atbildēt. Ja? Avoti mums ir kaut kur atrodās. Arhīvos, privātajos muzejos. Varbūt mēs kaut kādu avotu atrodam, atrokot seno kuršu ugunskapu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Bet jau tajā brīdī, kad mēs atrokam vai paņemam vai aizņemamies un sākam apstrādāt, tad tas avots, ja es pareizi saprotu avotu, tad tas avots pārvēršas pētniecības datā vai datos. Tāda būtu mana aptuvenā atbilde. Paldies par smalku komentāru. Es jau varu piebilst, es tad saprotu, ka mūsu atbildība kā pētniekiem ir pirmkārt par tiem datiem, ko mēs esam paši radījuši. Attiecīgi mums nav pienākums rūpēties par citiem arhīviem, kuri neievēro šīs prakses, vai arī mēģināt kaut kā padarīt pieejams vēstures avotus. Es te arī reflektēju par to Uldi jautājumu kaut kādā ziņā, ka mums ir jābūt rūpīgiem, pārdomājot, kā mūsu pētījumā radītie un izmantotie dati pēc tam ir
pieejami atbilstoši šiem te FAIR principiem. Jā, jo paņemot avotus vai datus no citiem un ar tiem strādājot, tos apstrādājot, mēs jā, uzražojam šo, šos pētniecības datus, ko mēs tagad saucam. Un, ja mēs ar tiem esam strādājuši, mēs esam ieguldījuši darbu, tad Eiropas Savienība, Latvijas Republika prasa ar vien vairāk prasīs, ka ja šie pētniecības dati, mūsu apstrādātie vienkāršie dati, vienkāršie avoti vai nevienkāršie, tad tie ir jādeponē, jāarhivē un ideālajā gadījumā jāpadara atvērti. Paldies, es redzu Ieva Uh, Rozenberga. Drīkst, ja mēs Jā, tev dosim vārdu, bet es skatos, mēs vēl neesam atbildējuši uz dažiem iepriekšējiem Es jautājumiem. gribēju to pašu vienkārši turpināt. Labi. Nē, jautājums pavisam vienkārši, Jāni. Katrs vēsturnieks iet uz arhīvu, viņš tagad izceļ 10 krimināllietas, uzraksta populārzinātnisku vai zinātnisku rakstu. Šīs 10 krimināllietas tātad izveido pēkšņi pārto par datiem, kuri mums būtu jāliek tagad vispār jau vispirms jāapraksta šajā datu pārvaldības plānā, ka tādi mums iespējams gadīsies projekta laikā par neskaitāmām tēmām un pētniecības jautājumiem, jo katrs pētnieks aizies uz savu arhīvu un ir vēl tādi, kas aizies 3 reizes nedēļā. Kur ir šī robeža? Vai tiešām šīs 10 pārfotografētās krimināllietas tagad man būtu jāapraksta datu pārvaldības plānā un pēc tam jāiekļauj brīvpieeja atbilstoši FAIR principiem šajā datu repozitorijā? Ļoti smalks un labs jautājums no dzīves. Es domāju, ka šajā gadījumā droši vien pilnīgi pietikt ar to, ka mēs labi aprakstam to 10 vai cik kriminālu lietu datu korpusu, ar kur mēs esam strādājuši. Mēs labi aprakstam konkrēti no kurienes viņš ir izvilkts, no kura arhīva, no kura plaukta un kartotēkas. Pašas lietas droši vien mēs atliekam atpakaļ un neko, bet iespējams, ka strādājot ar šiem 10 krimināllietām, ļoti iespējams mēs esam kaut kādus konspektus veikuši, kaut ko kodējuši, tad ja, esam radījuši kaut kādas jaunas zināšanas, kaut kādus jaunus datus, pētniecības datus, tad tos visdrīzāk vajadzētu publicēt, deponēt. Ieva, vai tu guvi gandarījumu? Nē, Nav tik viegli. Mēs nevaram to apsolīt, bet Jānis centās. Es nolasīšu Ulda Vagnera jautājumu. Tas acīm redzot ir par to slaidu, kur bija dažādas hierarhijas, ko izvēlēties. Kāds ir iemesls, kādēļ Zenodo kā pēdējais variants, kur deponēt datus? Jo patiešām varētu šķist, ka tas ir kaut kas publiskāks un vieglāk pieejams nekā katras institūcijas, varbūt mazāk zināms arhīvs. Kāpēc pēdējais? Tātad tur 3 punkti man bija. Pirmkārt, mēs izvēlamies savas institūcijas arhīvu, bet tur ir uzreiz tā piebilde, ja šis arhīvs atbilst FAIR principiem un visam pārējiem. Un Latvijā labākajā gadījumā 3 tādi arhīvi ir pētniecības datu arhīvi, repozitoriji. Garamāns LV, piemēram, nav to vidū. Ir Stradiņu universitātē pētniecības datu repozitorijas, kurš, es nesaprotu īsti, vai viņš strādā vai nestrādā. Tad ir RTU datu repozitorijas, un trešais mums ir, ja es domāju, ka trešais ir Clarin LV datu repozitorijas. Tā kā pirmo punktu vairumā, mēs it īpaši kā Latvijas universitātes darbinieki, kas vairums varbūt šeit ir, mēs ignorējam, tātad mūsu institūcijai nav uzticams pētniecības datu repozitorijas. Tad mēs ejam uz otro punktu, kas ir starptautiski datu repozitoriji noteiktās nozarēs. Piemēram, var skatīties uz ērikiem, ja, uz šīm digitāla pētniecības infrastruktūrām, un daudzām no tām ir labi atzīti
digitālie pētniecības datu arhīvi, piemēram, Clarin, ja, Clarin vai CESDA, Eiropas Savienības sociālo zinātņu pētniecības konsorcijas. Bet, ja to mēs neatrodam, otro šo punktu, ja, tad mēs ejam uz Zenodo, kas ir uztaisīts tādiem nabadzīgiem, kāda esam mēs Latvijā, ja, kur jebkurš pētnieks, jebkurš interesants var likt iekšā pētniecības datus, un šis Zenodo pētniecības datu arhīvs bez šaubām atbilst visām Eiropas Savienības prasībām un FAIR principiem un tā tālāk. Un īstenībā arī FLPP saka, ja, ka galu galā tad Zenodo ir tā izvēle drošākā un vienkāršākā. Paldies, Jānis. Šitais bija diezgan būtisks komentārs. Tas nozīmē, ka faktiski pat institūcijām, kuriem ir kaut kādas digitālās platformas, arhīvi, iespējams, ir jāpārliecinās, vai tas ir tas, ko LZP akceptē kā derīgu datu deponēšanas vietu, pirms rakstīt iekšā datu plānā. Labi, mums ir mazliet līdzīgs jautājums, kā jau bija no Ievas Vītolas. Vai var muzeja krājuma vienības, kas pētījumā apkopots kā datu kopa, padarīt atvērtas? Autoru tiesību un blakus tiesību jautājumu es arī neskāru, bet skaidrs, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc droši vien ir bieži vien jāizmanto ierobežota piekļuve pētniecības datiem, ko mēs esam deponējuši, jo pastāv arī tāda lieta, jā, kā autortiesības, blakus tiesības, un tas arī ir jāizvērtē un jāskatās, cik gadi ir pagājuši kopš autoru un blakustiesību īpašnieku nāves. Es pat vairs nezinu mūsdienās, kāds ir tas standarts 75 vai cik gadi. Tā kā jā, autortiesībām, blakustiesībām ir jāpievērš uzmanība. Bet, protams, zinātnes vārdā un pētniekiem ir privilēģijas un atlaides, bet tad visdrīzāk ir jāliek restricted access un jānorāda, ka jā, kādiem cilvēkiem ir šis korpus pieejams, pat ja tas ir aizsargāts ar autoru un blakus tiesībām. Nākamais mums ir kārtībā Uldi Neiburga jautājums. Uldi, vai tu pats nolasīsi? Es redzu, tev rociņa arī ir pacelta. Atšķirīga pieredze dažādām. Mums ļoti raustās vismaz man tas, ko tu saki. Es tikpat kā nedzirdu. Kā citiem dzirdat? Nē, mēs laikam tevi nedzirdam. Jautājums bija par samērību. Ok, es tad varbūt nolasīšu to jautājumu, tad Jāni mēģina iespēju robežās atbildēt. Pēc būtības, kāds būtu samērīgs laika un resursu ieguldījums pētniecībā, publicēšanā un datu sagatavošanai DMP ietvaros? Tas ir Ulda Neiburga jautājums. Ļoti praktisks jautājums, un tādā veidā es neesmu domājis, man arī nav tik liela vai gandrīz nekāda nopietna pieredze projektu vadīšanā. Tā kā man grūti pateikt, bet no dzīves es varu tādu piemēru pateikt. Es šobrīd intensīvi pētu jauno Rīgas pagrīdes mūzikas scēnu. Un es eju uz koncertiem, festivāliem, bieži es fotografēju, daudz es intervēju, kaut kādus video arī uzņemu ar telefonu. Un pēc koncerta, ja, kad es esmu safotografējis, kaut ko safilmējis, vai ir man kāda intervija bijusi garāka, tad es domāju, ka tādam vienam notikumam pēc tam man ir jāvelta kāda pusdiena vismaz, lai es smuki aprakstītu ar metadatiem tos datus augšu pielādētu Zenodo vai kaut kur. Vismaz ir viens notikums, kas ilgst varbūt 4-5 stundas, un īsnībā tikpat stundas man ir jāvelta pētniecības datu sakārtošanai, satīrīšanai un deponēšanai. Tā kā tāda pagaidām man atbilde, ka paņem savu laiku diezgan.
Paldies. Jā, es no savas puses strādājot Delī projektā teiktu, ka vieglākais veids ir neilgi pēc datu saražošanas viņus kaut kādā sistemātiskā veidā kaut vai mapītē sev sakārtot, jo pēc gada pusotra atgriezties un mēģināt uzbūrt datu repozitoriju, tas ir tiešām milzīgs galvas sāpes, bet, protams, arī jāsaprot, cik daudz un ko jūs deponējat un kāpēc, un vai jūs to vairāk taisat tā ķeksīša pēc, jo jums būs jānodod, un kas jums, teiksim, noderēs kaut kad vēlāk pētniecībā, kas, manuprāt, ir divas dažādas vajadzības un vēlmes. Kaut kādā brīdī bija Andai Baklānei roku pacelt. Anda, vai tu vēl esi? Aha, tev arī, vai tu nolasīsi pati? Ja, diemžēl man tūlīt būs jāskrien, bet vienkārši man bija daudz komentāru par šiem datiem, ar ko avotu atšķiras no datiem, un tur ir vairākas pakāpes. Es domāju, Jānis ļoti labi pateica, ka tie ir mūsu radīti jauni dati, proti avoti, varbūt vēl pilnīgi nesakārtot, nestrukturēt datu kopa, ko mēs izveidojam, ir mūsu pašu, pirmkārt, mūsu pašu veidotā izlase, otrkārt, tas veids, kā mēs datus esam apstrādājuši. Tas ir tas, kas veido šo atšķirību. Vienmēr mēs strikt robežu nenovilksim, un biblioteku jomā, kur mēs strādājam ar kolekcijām, kā datiem, arī ļoti aktuāls jautājums, kur sāks viena datu kopa, kur beidzas otra un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti būtisks ir apsvērums šāds. Pirmkārt, ja mēs neesam pievienojuši vērtību saviem datiem, ja tie ir tikai avoti, mēs varam dot uz tiem vienkārši atsauci. Vēlams, lai šie atsauci aizved uz kaut kādu pieejamu avotu, kas ir pieejams. Ja mēs esam pievienoto vērtību radījuši, piemēram, izveidojuši datu kopu, atlase vien jau var būt pievienotā vērtība. Turklāt, ja mēs esam šos datus vēl apstrādājuši tādā veidā, ka tam ir noteikti vērtība. Un ja mēs gribam, lai šos datu kopu atkārtot, mūsu eksperimentu varētu veikt atkārtot, jā, tad mēs varam teikt, ka tie ir mūsu pētnieciskie dati. Taču, ja šie dati ir bijuši aizsargāti, atkarībā no licences, var būt tā, ka mēs pat nedrīkstam tos publicēt. Ja mēs esam ņēmuši šos no kādām kultūras atmiņas institūcijām vai citām institūcijām, mēs vienmēr vienkārši skatāmies, kas ir rakstīts licencē. Ja nav licencē nekas rakstīts, tad mums jāzinās ar to datu turētāju, jānoskaidro, ko mēs drīkstam tiem datiem darīt, jo ļoti iespējams, ka mēs tos publicēt nemaz nedrīkstēsim. Tad ir uz avotiem ir vienkārši atsaukties. Ja ļoti būtiski kāda ir bijusi atlase un datu apstrāde, tad mēs varam runāt par mūsu datu kopu. Ja mūsu datu kopā ar autortiesībām aizsargāti vai kāda citādi ierobežotas piekļuves dati, mēs saskaņojam ar institūciju, ko ar to drīkst darīt. Anda, paldies par skaistu izgaismojošu komentāru. Es redzu, Uldis Neiburgs mazliet līdzīgā veidā komentē šo diskusiju, un es gribēju vēl iepriekš pastīties, Jāni, tur ir no Ievas Vītols jautājums. LZP min atsaucas uz Argus. Vai ir kāds komentārs par šo platformu? Atceries, tur bija? Jā. Tad LZP saka, kad jūsu projekts lieliskais tiks apstiprināts, jums būs jāizveido datu pārvaldības plāns šajā arī Eiropas Savienības izveidotajā platformā Argus vai Argus. Un tas būs jādara. Tā ir viena no platformām, es domāju, diezgan daudzas, bet es teikšu, es pāris reizes mēģināju pamēģināt, un es kaut kur netiku tālu diezko. Kaut kas man tur nesanāca. Droši vien es nemācēju, bet LZP saka, ka būs tas jādara Argusā vai citā platformā, tad tas būs jādara. Kāda tur izvēle? Mums Arnis Kokorēvis ceļ roku, un es zinu, ka bija pieteikušies, manuprāt, cilvēki no LZP uz semināru, tā kā varbūt pat ir kāds, kurš par šo var iekomentēt. Arni, es nezinu, vai jūs esat no LZP, bet es tikai atcerējos, salikās kopā. Jā, labdien! Paldies par interesanto semināru. Attiecībā uz Argus varu pateikt, ka ir aizkavējusies šī templēta publicēšana. Mēs ceram viņu tuvākajās dienās publicēt. Praktiski iet jau viss saskaņošana uz beigām. Līdz ar to mēs visos telefonu zvanos un kas mums raksta e-pasts, mēs sakam, ka šie 3 mēneši līdz ar to mēs neprasām šajos 3 mēnešos. Un tiklīdz mēs būsim publicējuši, mēs izsūtīsim visiem FLP projektiem 23. gada
kā arī 23. gada valsts pētījuma programmu projektu pārstāvjiem informāciju, ka šī publicēta ir šie te templēti, lai varētu izveidot Argusā šos plānus. Un mēs arī orientējuši 10. aprīlī esam paredzējuši semināru par šo te publicēšanas, datu pārvaldības plānu publicēšanu, bet es šodien vēl to neteikšu, un es domāju, otrdien, trešdien, tūlīt pēc lieldienām mēs izsludināsim šo semināru, kad būs noformēts galīgais plāns. Bet, teiksim, līdz ar to, ka tas ir mums pirmo reizi notiek šāds te datu pārvaldības plānu pieprasīšana atbilstoši Latvijas atvērto zinātnes stratēģijai, tad arī tas mums ir zināmā mērā tāds kā mācību periods. Mēs jau arī redzam dažas kļūdiņas, arī neprecizitātes. Un tad šajā seminārā mēs arī varbūt vienosimies par nākošo termiņu kaut kādu saprātīgu, kad šie datu pārvaldības plāni ir jāiesniedz. Paldies! Paldies par vērtīgu komentāru. Nu, mēs esam sasnieguši oficiālo galu, bet, Jāni, ja tu esi un man personīgi būtu iespējams arī palikt mazliet ilgāk, ja ir vēl kāds jautājums, kas netika uzdots, bet ko būtu būtiski pajautāt. Nu, mazliet uzgaidīsim, varbūt kāds vēl atrod sevī spēku jautājumam. Es no savas puses tikmēr varbūt jau tādu mazliet filozofiskāku, bet reāli arī praktisku jautājumu. Tad man klausoties šo tavu stāstu, rodas iespējas, ka tas datu pārvaldības plāns ir vairāk kaut kas ir vajadzīgs nevis pētniekam priekš sevis, lai izstrādātu metodoloģiju vai turētos pie tās vai glabāt datus, bet vairāk tas ir kā pieklājīgi, lai saka, kā nodevums tad, ja tu esi saņēmis šo te publisko finansējumu, lai tie tavi dati būtu pieejami. Vai tomēr, Jāni, tu redzi, ka tas datu pārvaldības plāns var kalpot kaut kādā ziņā arī kā datu plūsmu strukturējošs palīgs pētniekiem? Es teiktu tā, ka es piekrītu tavam pirmajam apgalvojumam, ka tas ir vajadzīgs administratīvai pārvaldei, bet tas arī ir vajadzīgs, lai izglītotu mūsu pētniekus, lai ietrenētu, un pēc tam jau es domāju, tas automātiski notiek. Un tu dabū datus, ievāc savus datus, apstrādā, un tu uzreiz viņus mēģini iearhivēt, aprakstīt un nodeponēt. Un tas jau par tavu rutīnu izveidojās. Bet, tā kā mēs vēl līdz rutīnas plato posmam nesam nonākuši Latvijas zinātnē, runājot par pētniecības datu arhivēšanu, tad es pilnīgi atbalstu, ka institūcija ir jāprasa un jākontrolē, arī izmantojot šādu rīku. Un kas man patīk, Harald, no tava komentāra, ka tas ieteikums ir tāds, tiklīdz mēs uzražojam pētniecības datus, ja, mēs varam lietot šo vārdu ražot no angļu valodas, protams, ja, tad pēc iespējas ātrāk vēlams viņus aprakstīt, ja, jo mēs tiešām aizmirstam pēc mēneša, pusgada, 2, kas tas bija par datiem, kā mēs ieguvām. Tātad uzreiz viņus aprakstīt un uzreiz viņus iearhivēt, iedeponēt un lai miers mājās. Ja tas ir iespējams, neatlikt, jo visu laiku mums nāks jauni dati, un mēs tajos gigabaitos folderos un apakšfolderos slīgsim un netiksim galā. Es nevaru nosēsties ar moderātoru tiesībām, tomēr vēl vienu jautājumu. Cilvēkiem, pētniekiem, kas nekad nav taisījuši šādu datu plānu, kad šito visu klausās un ir klusās vai skaļās šausmās. Un, teiksim, ja viņi redzēja to tavu piemēru, viņi saprot, bet mums ir citādāks projekts. Mēs pat nevaram 1:1 paņemt to schēmu, ko tu tur rādīji. Kā tu viņiem ieteiktu to sākt? Vai tas sākums būtu ar to domāt, kas ir mūsu dati,
kā viņus izlikt kaut kādā redzamā veidā, un tad kā to darīt praktiski, vai tu tomēr ieteiktu meklēt kaut kādu šablonu, templētu kaut kādiem zināmiem, jau veiktiem pētījumiem un datu pārvaldības plāniem šajā nozarē, nevis mēģināt izgudrot no jauna kaut ko? Pirmkārt, jāsaka, es tādu klasisku, strukturētu datu pārvaldības plānu pats nekad neesmu rakstījis un taisījis. Es mēģināju šajā Argosā uzsākt, pāris reizes man neizdevās, intereses pēc neizdevās, bet ar pētniecības datu arhivēšanu, deponēšanu es esmu nodarbojies. Īsnībā arī, es domāju, vairums ir nodarbojies no mums visu savu akadēmiskās karjeras mūža garumā. Jautājums ir, kādā veidā tas ir noticis. Tā kā, bet īsnībā jau tie soļi ir galvenie ir daži. Ja? Mums pirmkārt ir jāmēģina saprast, iedomāties, kas ir un kas būs mūsu pētniecības dati. Un otrs punkts, protams, mums ir jāmēģina saprast, kur mēs viņus liksim. Ja? Un pa vidu, protams, ir tā aprakstīšana ar metadatiem un metodoloģijas uzrakstīšanu. Tātad, kas ir mūsu dati, kā mēs viņus aprakstīsim un kur mēs liksim. Un atvērtā zinātnes politika mums saka priekšā, ka ir jāliek tajos datu repozitorijos ļoti vēlams, kas atbilst FAIR principiem un kas ir certificēti ar attiecīgiem digitālajiem zīmogiem un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tas algoritms ir ļoti vienkāršs. Un, ja mēs zinām atvērtā zinātnes principus un specifiski pētniecisko datu kaut kādus FAIR un citus principus, tad tas plāns ir diezgan vienkāršs. Paldies, Ieva, Kārda Rozenberga. Jā, tajā Argos platformā tur ir pieejami kādi 60 datu plāni, kas ir brīvpieejā, ko ir publicējuši citu projektu tātad pētnieki. Tas var noderēt, lai izstrādā šo plānu un vispār saprastu, kā viņu strukturēt un ko ar to darīt. Kas man rada bāžas, ir tas, ka šobrīd projekta sākumā mēs izstrādāsim šo plānu, balstoties uz tādām mūsu ekspektācijām, kā iespējams, ka var būt, kā tas būs, kurš kādas datus tur vāks. Nu, mēs it kā zinām, izējot no rezultātiem, kādi dati tie apmēram būs, un ka tās būs aptājas, un tās būs arhīvu lietas vai vēl kāds, bet nu, katram pētniekam būs tā sava lieta. Man bažas rada par to, ka šis datu plāns man pēc 3 gadiem tiks pārbaudīts, un ka nedodies tur kaut kas nesakritīs, vai arī mūsu nezināšanas vai neprasmu dēļ, jo Jānis pareizi to saka, ka Latvijā ir ļoti maz cilvēku, kas vispār saprot, kas ir dati, kā ar viņiem strādāt, kā viņus apstrādāt, kā viņus deponēt. Un es, piemēram, noteikti pie tiem nepiedaru, un lielākā daļa FLPP projektu īstenotāji arī pie tiem nepiedara. Nu, kur varētu gūt šādas zināšanas, lai pēc tam nesnāk, ka pēc 3 gadiem es esmu kaut ko pilnīgi nepareizi sarakstījusi, neatbilstoši vai neizpildāmu. Un tad man nāksies skaidroties ar Latvijas Zinātnes padomi, vai nedodies, tur būs kādas neatiecināmas izmaksas un tālāk. Paldies, Ieva, tas ļoti labs komentārs, jo protams, plānojot pētījumu, domājot, mums ir kaut kādi pētniecības dati potenciālie galvā, ko mēs vāksim, jo mums ir metodas zināmas, metodoloģijas, bet nu, dzīvē gadās dažādi, ja mēs kaut ko neievācam, un kā likums mēs bieži vien ievācam to, ko mēs neesam solījuši, un tas varbūt nav kritiski, bet jā, Arne, lūdzu, droši vien no LZP var pakomentēt, cik šis datu pārvaldības plāns tad ir tāds saistošs, ja, galu galā. Nu, mēs to pašlaik vēl uzskatām par tādu kā mācību procesu. Prasīja pagaidām, lai šie datu pārvaldības plāni, kopējais apraksts un vismaz vienas datu kopas apraksts, kas ir plānots, būtu publicēts sākumā. Protams, viņš varēs mainīties, jūs šos datu pārvaldības plānu visu laiku varat modificēt un arī pievienot jaunas datu kopas. Un, teiksim tā, mēs sākumā skatīsimies, kā tas veidojas, kādi dažādi pieredzi, jo
teiksim, ja biomedicīnai ļoti laba pieredze un šīs gēnu sekvences tiek publicēts jau sen, un arī valodniekiem šie valodu korpusi ir, tad taisni eksperimentālās zinātnēs ir vislielākā neskaidrība, kas tad man ir tādi dati, ko es varu padalīties. Jo daudz pētnieki jau uzskata, ka viņu visus datus izsmelstā publikācija ar saviem grafikiem, tabulām, chromatogrāmām un spektriem, bet tā kā pagaidām mēs nekādus plānus, pārbaudas plāni mums nav par šiem datu pārvaldības plāni, un tad arī droši vien, kad mēs sāksim plānot dažādas pārbaudas, mēs par to iepriekš informēsim noteiktās prasībās, nolikumos un dažādos noteikumos. Paldies! Paldies, liels! Katrā ziņā tas nav tā kā publikācijas, ja jūs apsolat 5 publikācijas tādu un 1 monogrāfiju tādu, tad mēs to konkrēti prasīsim projekta beigās, bet šie datu pārvaldības plāni mums ir jāredz, ka mēs ejam šajā virzienā, ka notiek darbs un arī jūs iegūstat šo pieredzi un paldies! Paldies! Es tad pārēju pie noslēguma komentāriem. Es gribu teikt, Jāni, paldies tev par tiešām spēju pārsteidzoši vienkārši, manuprāt, tomēr izstāstīt par šo nebūtu nevienkāršo tēmu. Un te klāt arī es gribētu nokomentēt līdzīgi kā Uldis Neiburgs saka, ka pat tiešām mums šķiet būtu ļoti vērtīgi uztaisīt kādu detalizētu semināru, pievēršoties kādam vienam konkrētākam plānam. Nu, tā kā tu varbūt iezīmēji 5-7 minūtēs, kur es tevi aprāvu, jo es domāju, ka tas būtu visliederīgāk skatīties jau tādā detalizācijas pakāpē, kas ir tas, ko mēs darām un kas mums vajadzētu. Skatos, Saja Uzula vēl ir iekomentējis arī. Jā, DPP ir vitāls dokuments, kur regulāri jāatjaunina. Tātad jautājumi un čatiņš mums būs pieejams. Mēs to arī izfiltrēsim, un, ja tur būs būtisks saites, pieliksim arī pie ieraksta, kas savukārt būs pieejams Digital Humanities mājaslapā, kur, Jāni, mums būs arī tava prezentācija. Labi, šīs pozitīvās nots. Saku paldies arī visiem, kas klausījās. Novēlu jums jauku dienu un veiksim turpmākā zinātniskajā karjerā. Uz tikšanos! Paldies, un es vēl gribu piebilst, ko arī LZP faktiski ir norādījusi, ka mūsu potenciāli rakstītie datu pārvaldības plāni pārvēršas par pētniecības datiem. Un tos arī LZP aicina publicēt Zenodo. Ja, un tad mēs paņemam kādu citu pētījuma datu pārvaldības plānu, jau kā pētniecības datus, un skatāmies, kā viņi ir darījuši. Un mācāmies un špikojam. Paldies visiem, kas arī it īpaši ir palikuši līdz tik vēlam laikam.